Latvijas satversmē 2. pants saka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder tautai. Tauta šo suverēno varu realizē caur partijām. Nē, tas satversmē nav teikts. Satversmē neviena vārda par partijām. Satversmē tā nav teikts, bet šodien tas tā notiek. Reāli mēs savu deleģējumu balsojot par konkrētām partijām, arī deleģējam konkrētām partijām. Jūs uzskatāt īsā versijā, ka šis to risinās? Šis ir pirmais solis, uz to mums ir jāiet, mums ir jāpalielina iedzīvotāju aktivitāti, mums ir jāpalielina partijas biedru skaits, jābūt pienesumam gan intelektuālam, gan arī pārstāvniecībai no teritorijām. Partijas ir ļoti mērķtiecīgi darījušas visu, lai ierobežotu konkurenci sevis vēlēšanām. 3 galvenie paņēmieni. Paņēmiens numur 1 - spiest ārā no politiskās konkurences jebko, kas nav partijas. Mēs atceramies pašvaldību vēlēšanām, savulaik bija iespējams izveidot vēlētāju apvienību, kas var konkurēt. Otrs virziens uz Saeimas vēlēšanām ierobežot iespējas piedalīties jaundibināmām politiskām partijām ir nosacījums, kas saka, ka partijai ir jābūt dibinātai vismaz gadu iepriekš. Un trešais lieta ir nemitīgi domāts par to, kā palielināt partijas biedru skaitu. Savulaik tika uzlikts 200, pēc tam 500, tagad ir 1000. Un tas rezultāts ir tas, ko mēs šobrīd redzam tabulā. Ja es skatos uz tām partiju un biedru skaitiem, es redzu vienīgais, ko partijas ir mēģinājušas darīt, ir pašsaglabāties ar to esošo biedru skaitu. Līdz ar to tas nav nekas strādājis, un man nav nekādas ticības, ka šāds solis izdarīs kaut ko citu, kā tikai ierobežos konkurenci tām partijām, kuras šobrīd ir pārstāvētas parlamentā. Labuma nekāda, iespējams pat varbūt slikti. Jā, tas, par ko būtu nopietni jādomā, kādā veidā motivēt partijas, uzraut to biedru skaitu stipri virs 2000. Vai ir ātrais, labais, pareizais, vienīgais risinājums? Tas, kas tika piedāvāts kontekstā ar valsts finansējumu, ka daļu valsts finansējumu piesaistīt tam, kā partijai iet ar biedru skaitu palielināšanu. Tieši tas elements, tad, kad partijas desmitkāršoja savu finansējumu, tieši šis moments tika izviests ārā, partijām iedodot tādu pašu valsts finansējumu kā Lietuvā un Igaunijā, varbūt pat lielāku, neskatoties uz to, ka tur tās vidējais partijas biedru skaits ir daudz lielāks nekā Latvijā. To nekādi nerisina 500 pārvēršana par 1000. Tas, ko izdarīs 500 pārvēršana par 1000, ir numur 1. Daudzas partijas vienkārši uzpūtīs savu biedru skaitu kaut kādiem mākslīgiem cilvēkiem, jo tur nav nekādas normālas kontrolas par šo biedru skaitu. Un numur 2, tas veicinās vēl trakāku parādību, ko mēs jau tāpatās redzam Latvijā, kad partijas veido savstarpējos partiju kolhozus, tās augtās partiju apvienības, kas tad oportuniski skatās no vēlēšanām uz vēlēšanām, kam piebiedroties, un plus vēl maldina vēlētājus, jo te viņi tur vienās vēlēšanās ir vienās kombinācijās, citās pavisam citās kombinācijās. Paldies. Tas ir nepareizi. Es vispār esmu lielā mērā skeptisks par jebkuriem ierobežojumiem. Tiklīdz paaugstina šo slieksni, tā rodās nepieciešamība patiesībā ņemt katru, kurš ir gatavs pie tevis nākt. Tā ir problēma. Un ja tu kaut mazliet pretendē uz kaut kādu tomēr ideoloģisko pamatu, ja, tad es tiešām neesmu gatavs akceptēt nākšanu Latvijas zaļajā partijā, katru, kur tu vari salasīt kaut kur pa pagastiem vai novadiem.